Ja man agrāk likās, kad Opelim ir stulbs vadības bloka izvietojums, tad jāsaka, Saab inženieri ir nedaudz vēl pacentušies vēl vairāk. Saabs ir tas pats Opels, principiāls tās pašas platformas. No kaut kāda 97. gada viss tiek ražots ar vieniem tiem pašiem daļai motoriem un to visu platformu, bet, var sakot, Opelim arī bloks stāv šādi te vaļēji zem bufera, kur viņam tiek klāt visi atmosfēras apstākļi. Tas Saabam ir uztaisīts vēl stulbāk. Opelim tā starpība tāda, ka tas bloks stāv otrādi. Te viņš pie kronšteina ir ar tādu, fasādes pusi, Opelim viņš ir aizmuguri, un tur ir tā konstruktīvi novietots, kad šis te kronšteins viņš ir ar labu atstarpi no paša bloka. Tad Saabam viņi kāpēc ir izdomājuši viņu izvietot šādā veidā, un tā problēma tāda, ka šeit nav atstarps vispār starp vadības bloku un šo te metāla daļu. Un tas novad pie tā, ka te mēdz vienkārši brutāli izpūta. Blokām korpusu šeit vēl nav caurs, bet es reāli redzēju bildes, kur šajā te centrālajā vietā ir vienkārši caurums, naturāls caurums alumīnijā. Piemēram, ja šito bloku likt uz savu auto virsū, es viņu aiznest uz smilšu strūklu, nosmilšot, nokrāsot, ietītu kaut kādā plēvē ar vazelīnu vai ar kaut ko tam līdzīgi ar solidolu. Katrā ziņā kā minimums izdomāt, lai viņš neskarās klāt šai vietai. Bet, jebkurā gadījumā es abrīnoju šo te inženieru pofigismu šajā jautājumā.